Ceturtā daļa var iet dziesmā. Tā, te pa nakti izreaģējis ir mūsu buvanols. Un var redzēt vietas, kur ir violeti izsitumi. Tur ir izreaģējis ar rūsu. Kur šeit arī uzliku pa otram lāgam. Droši paliek nedroši. Te viss ir izreaģējis. Nu, te es tā uzliku arī pa virs, kur es metināju to caurumu ciet, bet tas tā, nu kā nu caurumu tur bija rūsa, jā. Un tagad tīrīšu šito nost. Un šo tīrīšu nost. Tad nogruntēšu. Un kamēr grunte man žūs, uztaisīšu šito te detaļu no jauna. Un sākšu gatavot te virsmu malu metināšanai iekšā. Nu, slīpēšu visu nost. To darīšu. Un vēl te kaut kur man bija priekšējais krēsla stiprinājums. Te vēl jānotīra rūs. Tā kā cerība, ka šodien izdosies to visu izdarīt, ideāli būs, ja sanāks vēl šīs te detaļas iemetināt atpakaļ tur. Tas būtu baigi labais.
Vārds sakot, šeit pēc tam to buvanolu notīrīju pavisam nost un uzliku burts rūsas pārveidotāju līdzekli. Un tur ir rakstīts, ka viņš ir paredzēts tā kā, ka virs viņa krāso, bet nu drošībai es viņu vēl nomatēju, lai varbūt labāk saķere. Tagad plāns tāds, ka pūšam virsū grunti uz šīm te 3 vietām. Tā, nu ir vēl cerība šodien paspēt nourbt šito lonžeronu nost pavisam. Tā tad notīrīs, protams, lai redz, kur urbt, tad nourps, ja ir rūsa, tad iztīram, uzliekam pārveidotāju, nu, kā nu var, cik vien var. Nu, un te jau pārējā grīda plus mīnus ir diezgan laba. Principā te pat nav kur tīrīt. Šitā te kaut kāda smilts izskatās ir. Tā nav īsti rūsa. Un tā kā jā, nourps to gan jau. Un ja vēl laiks sanāks, tad varbūt šim te nogriezīs. Nu tā kā tur ir izgriezts, tikai varbūt kaut kādu pāris centimetri plusā, tad no otras puses nogriezīs un lieko grīdas daļu nourps nost. Tā, lai paliek lonžerona gals vaļīgs. Un grunts tāda jau uz tausti tā kā gandrīz sacietējusi, bet nu, lai cietē līdz, nezinu, kurai dienai, lai viņi tur droši žūs un reaģē. Un patiesībā vajadzētu šito arī griezt ārā un taisīt jaunu. Jo te ir pilnīgi tā kā caurumiņi. Tas nozīmē tikai to, ka otrā pusē arī ir rūsa. Un te jau pašā iekšā arī kaut kādi punktiņi rūsas iemetušies. Skatīsies, izgriezīs. Varbūt tur cik varēs patīrīs.
Nav tur traki sarūsēs, bet tāpat tās nepatīkami tas viss. Ar gadiem nāks uz āru. Kā jā, urbjot un cērtot, procesā sapratu, ka kamēr tas lonžerons ir vienā gabalā, nemaz jau tik sūdīgs viņš arī nav no iekšpuses. No ārpuses ir tādas dažas vietas. Bet, nu, tāpat šis bija labāks lēmums, jo nekur no ārpuses šādi te norūsējis, no iekšpuses šis gals sarūsējis, un plus zem viņa grīda ir aprūsējusi vietām. Tā kā vismaz iztīrīju šo vietu grīdei. Tā ir pusē norps grīdu lonžeronam nost. Nu, te, kur viņš tur sanāk, kaut kur te, teiksim, tur grīdu noņems nost, tad arī, ja tur būs no iekšpuses rūs, viņu varēs vismaz notīrīt kārtīgi. Un lonžerons mums būs plus mīnus vienā gabalā. Tā kā tā. Tā kā es domāju, ka tas ir labāks lēmums tomēr. Tā tas arī paliek. Un tā kā jā, te vēl varbūt patīrīs rūs vai drīzāk tagad ķersies klāt. Nu jā, es nepabeidzu teikt. Kamēr viņš bija vienā gabalā, tikmēr, protams, nu, ka lielā atslēga slēpjās tajā, tā kā cik labi izurbi to caurumu, vai ne? Nu, to punktu metinājumu. Bet, nu, ne vienmēr viņu var tā smuki, centriski, labi nourbt, caururbt, jo arī jāuzmanās, lai nejaurpa dziļu. Ja tādā gadījumā izzurbt caurumu grīdā, ko mēs cenšamies neizdarīt. Un tas ir kaut kur šajā te vietā. Tikos maziņš caurums, tā kā ticamāk tīrot te atklāsies metināšanas darbi arī. Šeit kaut kāds gabals būs visticamāk jāmaina. Nu, to redzēs. Laiks parādīs. Un jā. Un tad sitot tā kā to lonžeronu, vietās, kur viņš vēl labi neāturbies, viņš spiež uz leju grīdu, nevis lonžeronu uz augšu. Tāpēc, kad viņam ir daudz stingrāks viss tas tā uzbūve nekā tai grīdai. Ja viņu šādi te nogriež nost, un tikai šīs te kājiņas, tā kā atsevišķi sit nost, tad jau vairs tā nav, tad grīda stāv uz vietas, viņa neielokās tik daudz. Un šitais tā kā tāda miziņa nāk nost. Tā kā tāds ir atklāsme, vai kā lai to nosauc. Kaut kāds secinājums par šī tādu te darbību.
Principā izlēmu, ka šo te daļu, kur šeit ir tāds valcējums, to mēs, protams, gribam atstāt oriģinālo, un te arī nav rūsis. Tā kā bija doma sākumā mainīt te kaut kādu gabalu, tā kaut kā, bet palielam, ja te maina, tad tā kā var vienkārši pie reizes nomainīt šo visu, un tad vienkārši nebūs šitien tādas rūsas problēmas, principā, vispār. Izlēmu, ka šito te vienkārši jāmaina gabalu. Pirmkārt, viņš ir pilnīgi taisns, te nav nekāds reliefs, nekādi šādi valcējumi, kā arī šeit. Tāpēc viņi būs diezgan elementāri pagatavot. Labāk nomainīt nekā to rūsus tur tīrīt, un tāpat tās viņi jau te vietām jau caurumi sitās. Rekur te ir lonžerons no otras puses, te viņš ir jānaurbj. Un te ir tāda sekla rūsa, te būs vienkāršāk notīrīt to augšu. Un nepazaudēs arī to izmēru un reliefu grīdai. Tā kā tā. Tā. Daļas noslēgums. Kur ir izgriezts, sagatavots metināšanai. Redz, kur ielāps. Daļa, kas vairs nebūs pieejama, ir nogruntēta. Pēc tam pa kaut kādu šķirbiņu vēl iepūtīs iekšā kaut ko. Šī tāds te ielāps no milimetrīgā tērauda. Tā kā tā, tiekamies nākamajā daļā.